to um, par sadarbību, par tādu siltumu, par vēlmi darīt man, kā neredzīgai. Tas ir ļoti iedvesmojoši, ka tik daudz muzeji ir atvērti sadarbībai un tiešām vēlās inicijēt šo procesu un ne tikai inicijēt, bet arī turpināt. Man ļoti patika apmācībās, kā jūs strādājat, kad bija praktiskā daļa, protams, kā ar uzdevumiem, cik lielu darbu un ieguldījumus jūs ieguldījāt, cik lielu no sevis entuziasmu un visu, nu, tādu iekšējo, es pat teiktu, sirdi. Liels, liels jums paldies! Paldies, Lāda. Jūlija? Tā, jā, labdien visiem! Varbūt īsie secinājumi par audio apraksta daļu mūsu projektā. Nu, šajā projektā es domāju, ka jūs ieguvāt vairākas ļoti, ļoti būtiskas prasmes, kas saistītas ar audio aprakstu. Nu, pirmkārt, jūs praktiski apguvāt, kā strukturēt audio aprakstu, īpaši muzeja ekosteksterjera aprakstu. No vispārīgā ieskata līdz detaļām, kas palīdz veidot telpisku priekšstātu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Otrkārt, jūs iemācījāties atlasīt būtiskāko informāciju, saprotot, ka audio aprakstā nav jāapraksta visredzamais, bet gan tas, kas ir nozīmīgs orientēšanās un izpratnes ziņā. Jūs guvāt arī praktisku pieredzi, mums pat bija savs neliels rekords, viens audio apraksta teksts tika reģidēts 5 reizes, līdz mēs kopā nonācām pie gandrīz ideāla rezultāta, un šis piemērs man liekas, ka ļoti labi parāda, kā kvalitatīvs audio apraksts rodas procesa un sadarbība. Nu, un, protams, jūs redziet, cik svarīga ir ekspertu iesaiste. Mūsu eksperti bija Vlada, jo audio apraksti tikai pārskaitīti arī kopā ar pieejamības ekspertu, lai tie patiešām atbilstu lietotāju vajadzībām. Un kā galveno secinājumu varam teikt, ka audio apraksts nav tikai teksta apraksts. Tas ir lietotājiem orientēta pieejamības prakse, kuru vislabāk var apgūt praktiski strādājot ar reāliem piemēriem un reāliem cilvēkiem. Un noslēgumā, ja jums šķiet, ka projekta gaitā kaut kas nav līdz galam saņemts vai palicis neskaidrs tieši audio apraksta jautājumus, lūdzu, sazinieties ar mūsu projekta vadītāju Mariju un, protams, es ar jums sazināšos personīgi. Liels paldies jums! Paldies, Jūlija. Es gribu pievērst jūsu uzmanību, ko pateica Jūlija, par to sadarbību, jo mēs, kad strādājam kopā ar jums, kopā ar muzeja speciālistiem, muzeja pedagogiem, gīdiem un kopā ar ekspertiem un ar neredzīgo auditoriju, tad mēs veidojam tādu kvalitatīvu ļoti produktu, kurš palīdz neredzīgiem cilvēkiem iekļauties sabiedrībā. Tātad es par sadarbību un lūdzu, ja jums netraucē šī WhatsApp grupa, jūs varat palikt tajā grupā, jo es plānoju izvietot arī kaut kādu jaunu informāciju tajā par projektiem, par sadarbības iespējām, varbūt kaut kādi jaunie produkti mums, jo mums tikko apstiprināja vienu produktu, kur mēs
Izstrādāsim otro prototīpu interaktīvai taktīlai kartei, arī par to stāstīšu. Tātad ir jaunie produkti, ko es gribu jums arī piedāvāt turpmāk. Tātad šobrīd vēl kaut ko gribēju pateikt. Visu, ko es radīšu tālāk, visu to Eiropas pieredzi es jau teicu, bet gribu vēlreiz atkārtot, to, ko mēs ieraudzījām Eiropā. Mēs kopā, komanda, mēs sapratām, ka mēs visu to varam realizēt Latvijā. Tas ir, priekš manis tas bija nu, tā pārsteigums, jo es domāju, ka es ieraudzīšu kaut ko tādu, ko mēs nevaram. Nē, bija viss, ko mēs redzējām, mēs teoretiski mēs to varam visu realizēt, jo mums ir sadarbības tīkls, mums ir partneri, un šobrīd mēs veidojam gan taktīlas kartes, gan dažāda veida uzlīmes, gan taktīlus 3D objektus, gan audio aprakstu, gan 3D skaņu. Gan, nu, respektīvi, jebko. Tāpat pagājušajā reizi man bija tikšanās ar meitenēm, kuri veido lelles. Nu, parastas lelles, bet es atceros, ka viena muzeja, es tikai neatceros, kurā muzeja meitenes gribēja parādīt to tautas terpas. Un teoretiski mēs varam izmantot to iespēju sadarboties ar cilvēkiem, kuri taisa lelles, sapratat domu, lai parādītu to nacionālu. Nu, īsāk sakot, ir kontakti, kurus mēs varam labprāt izmantot, lai nodrošinātu to pieejamu vidi. Un tātad šobrīd es parādīšu jums to mūsu pieredzi, jo mums diezgan daudz gan bildes, gan video sakrājas, kamēr mēs ceļojam pa Eiropas, un ļoti daudz ko interesantu ieraudzījām. Tātad es jums parādīšu tūlīt. Vlada, lūdzu, man palīdzi, jo dažreiz Vlada kaut ko atcerās, dažreiz es, tā mēs kopā tagad strādāsim. Tūlīt es jums parādīšu. Es radīšu 3 mūsu ceļojumus, un pirmais, respektīvi, bija 4, bet par vienu mēs pagājuši reizi jau stāstījām par Igauniju. Tātad tas būs British Museum. Vlada, tas būs British Museum, ja tu atceries. Tūlīt es ieslēgšu. Jā, es ceros, tagad tu kamēr slēdz. British Museum ir, iespējams, esat dzirdējuši, viņi sevi pozicionē kā vienu no pieejamiem Londonas muzejiem. Pirmkārt, Londonā muzejiem visi ir par brīvu, tāpēc tur ļoti parasti daudz cilvēku, un tur ir savi plusi, protams, savi mīnusi, kā tas ir ļoti interesanti to papētīt, tāpēc, lai saprastu, panalizētu, kas strādā. Un British Museum bija pirmkārt, viņi izdalīja plānu, Jā, tagad bilde uz ekrāna, kur tu tausta to telpas plānu. Skaidrs, jā. Nu jā, tas plāns man pirmo reizi bija, es pirmo reizi tādu sataustīju taktīli, bija pieejama tāda pieredze tieši šajā British Museum ietvaros, un man likās, ka, kad mēs gājām tur pēc plāna, arī it kā sakrita, bet tā uzreiz, ja patstāvīgi tu ej ar to plānu, viņš ir diezgan lielā formātā, nu, nav tā, ka viņš ir paliels, bet bija doma, ka vai nu var sēdēt un pētīt, vai nu var staigāt ar to plānu un pētīt uzreiz. Jā, nu, respektīvi varētu arī paņemt līdzi to plānu, bet vai tas ērti, es neesmu pārliecināta, man liekas ērtāk saprast to plānu vispirms un pēc tam jau staigāt. Tagad uz ekrāna ir bilde, kur tu tausta to
akmens objektu. Aha. Un paskatieties, tur lejā zem tā objekta, tur rakstīts arī tāda acis ar svītriņu, ja tas nozīmē, ka to objektu var taustīt. Jā, to var taustīt, bet pie mums pienāca apsardze un pateica, ka nedrīkst, jo šeit šī acs apzīmē, ka tikai neredzīgie cilvēki var taustīt. Un šeit atkal tā komunikācijas izaicinājums, ka apsardze nepamanīja spieķi vai nebija informēti par to, ka to var taustīt. Un Un tad mēs skaidrojam viņiem, ka jā, tā ir zīme, kas neredzīgiem, un jā, viņi piekrita, jā, protams, jā, atvainojās un tā tālāk. Bet šeit es gribu atzīmēt to, ka ļoti labi ir, kad visi muzeja darbinieki ir lietas kursā, ko var, ko nevar, kas ir pieejams, un tad nerodas šīs problēmas. Skulptūra, protams, akmens skulptūra, tur nebija. Vispār Anglijā eksistē tieši britu braila raksts. Tas ir saīsināts braila raksts, ko mēs, kā ne briti, nevaram īsti saprast. Ja, to var, protams, ka iemācīties, un ir tāds saīsinātais angļu braila raksts arī grāmatas izdotas un tā, bet tā kā, piemēram, es to nezinu, man bija grūti spriest, kas tur rakstīts, jo bija tur brailā apraksts par to skulptūru, bet es nevarēju izlasīt, jo tas bija tieši britu braila raksts. Un tas arī viena no interesantām idejām, ka, ja mēs, ja brailā, tad varbūt, ka ir vērts arī kaut ko to pašu audio uztaisīt, jo ne katrs zin. Šeit ir specifika, ko Tātad paši arī, piemēram, kad mēs taisam ekspozīciju visu ar brailu, piemēram, katram objektam stāsts brailā, tas jādomā par to, ja būs ārzemnieki, viņi nevarēs izlasīt to informāciju. Tātad jāpadomā par to audio formātu arī, par angļu valodu varbūt. Un tātad nākamais muzejs mums bija dabas zinības muzejs. Tagad tu tur uz bildes tu tausti čiripā, nezinu, kā Tur čiri. šo te galvas kausus Jā, jā. Tur bija tā, ka tieši turpinot šo tēmu, ļoti interesanti, ka bija pat tur varēja ko taustīt, bet apraksts minimāls arī tajā britu brailā un nav nekāda audio, arī gida nav. Un tad vienkārši man tas bija tā, ka es taustu viens galvas kaus, otrs, trešais tur, un tas man neko nedod, jo es nezinu, tur bija kaut kādi apzīmējumi, piemēram, tur kaut kāda latīņu valodā, ja, kam tas pieder, un tas arī viss. Un tad man nācās Google skatīties, ko katrs tas apzīmējums nozīmē, kāpēc viņi, kādā gadsimtā, un tad jau pētīt pēc formas, tātad par maz aprakstošās informācijas, bet taktīli viss bija kārtībā. Tur bija ko taustīt, bet arī tikai taktīli tas īsti neko nedod bez paskaidrojuma. Izrādās tā, ka no vienas puses muzejs ir pilnīgi pieejams. Ja, visu var taustīt, pat bez cimdiem var taustīt. Un lūdzu, taustiet, bet, ja nav stāsta zem tā, tāda, respektīvi, nav jēgas. Es ceru, ka viņiem tas bija pirmais solis, un otrais solis būs audio apraksts. Arī ļoti ceru. Tak, labi, nākošais tad. Tā, tu tagad pārstājies. Viktorijas un Alberta. Mirklīties ieslēgšu. Arī tur ir šī bilde, tu tausti to telpas plānu, arī papīra formāta. To es jums arī radīju šo variantu, mēs varam uztaisīt mierīgi, pastāvīgi. Ja jums ir vēlme tādu, tā kā brošūru ar plānu, mēs arī varam uztaisīt. Jā, tur katrā muzejā principā ir plāni,
Cita lieta, kā viņi, vai viņi atbilst telpai, telpiskai izvietošanai vai nē, tāpēc, ka, ja mainās ekspozīcija un plāns paliek vecs, tad, un viņi nepārtaisa, tad tam plānam arī nav īsti jēga, bet katram muzejam daudzu vietu ir tie plāni. Jā. Šajā bildī jūs redzat 3D formāta objektu, un zem tā ir arī brails. Tā ka Vlada tur lasa, es sapratu, ka tur normāla angļu valoda parasta, klasiska. Iespējams, jo bija muzeja, kur tā bija, ka parasta. Tad, ja es lasu, tas ir šis muzejs. Jā. Pastāstīja lūdzu par to Jā. Rafaēļu. Rafaels, tātad šīs, manuprāt, ir veiksmīgs piemērs, kā tad komplicēti var apvienot gan audio aprakstu, gan schematiskas, tātad gleznas schēmu, gan pašu tātad mākslas darbu. Ja? Muzejā man piedāvāja tas darbinieks, viņš jau bija zinošs, viņš piedāvāja 8, man liekas, ka gleznu tādas taktīlās reprodukcijas kopā ar QR kodiem, ko no telefona es klausījos tādu diezgan detalizētu aprakstu, un apraksts iekļāva tieši pēc šīs schēmas, jo tur ir tādi cipariņi. Es nezinu, vai jūs viņus redzat, vai tas ir. Jā, var redzēt. Skaidrs, jā. Tas nozīmē, ka ne tikai ir apraksts kopīgs, ka šeit ir, piemēram, tur Jēzus, Marija un kaut kas tāds, jā, bet, piemēram, mēs sākam no numur 3. Šeit ir cilvēka figūra. Tad ejam uz numuru 4, tad 5, vai, ja, nav svarīgi šobrīd secība, man liekas, ka no viena stūra līdz otram diagonālē, bet galvenais, ka labs audio apraksts plus pēc taktīlās schēmas un cipari, es varēju tiešām sataustīt, kas tur bija domāts, ka man nav. Ja tur būtu gids vai muzeja darbinieks, tas ir ļoti labi, bet ja nav gadījumā, tad šādā veidā var patstāvīgi izpētīt gleznas. Es saprotu, ka daudz reizes nevar šādu te schēmu izpildīt ar numuriem, ar cipariem un arī pielāgot audio aprakstu, bet šis bija tāds labs piemērs, ko es arī atmiņā palika figūras, un pēc tam varēja pienākt pie īstiem mākslas darbiem, sajust to enerģētiku, sajust cilvēkus, kas apkārt skatās, meditē, tās zāles ar augstiem griestiem un tā tālāk. Tas bija kaut kas brīnojams, un es domāju, ka tas ir tiešām ir vērts aizbraukt dēļ šī iespaida emocijām un tā tālāk. Šis variants nav vienīgais, kā parādīt gleznu, jo tagad mēs ar Mākslas muzeju izstrādājam 6 gleznas taktīlas, un mēs bišķiņ savādāk to taisījam, tāpēc, ka ne katram gleznam mēs varam ielikt to numuru. Var nesaprast vienkārši tur, kur ir glezna, tur, kur ir ainava kaut kāda. Mēs vienkārši ar dažādām tekstūram parādam to visu. Un arī tas ir variants, tur vienkārši ir cita pieeja. Tātad tālāk. Okay. Braucam tālāk. Tā, tagad būs video. Tas būs Welcome Collection, Vlada. Skaidrs. Šis ir veiksmes stāsts no finansējuma skata punkta, jo šo muzeju ļoti labi finansē tieši sponsors. Tas Welcome, tas ir uzvārds Henry Welcome. Stāsts ir par to, ka tur ir dēļ finansējuma muzeja administrācija nolēmusi pielāgot pilnīgi visiem to muzeju, gan cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, gan redzes, gan dzirdes traucējumiem, gan tur sensoriem, visu, ko varēja izdarīt. Un
tur gidi speciāli, ja pasūta ekskursiju, tad arī būs arī individuāli var pastrādāt gids ar to, kas pasūta. Un es nezinu, kāda tur foto. Nu tur bija tā, ka Tagad video. gan ir video skaidrs, gan uz mažām tur parādīti procesi, kā tika taisīta parfumērija. Pagaidi par smaržām, es tūlīt parādīšu tur cita. Labi, Fails, bet šo mirklīt. video es gribēju pateikt, ka viņi gan audio aprakstus liek tādā nozīmē, kā mēs to zinām, gan tādus kā aprakstošas, piemēram, cilvēka portrets, ja, kāds cilvēks, kas Es atvainojos, Lada, Jā. vari pastāstīt par smaržām, ka krāsa šo video tagad rādu? Ļoti labi. Par smaržām ir tā, ka tur bija tādi, jūs redzat, tās tilpnes, parādīja procesu, man gide visu izstāstīja, parādīja ar rokām, tad bija ļoti daudz smaržu kombinācijas, ko izmantoja 19. gadsimtā, tad, kad taisīja smaržas jau dabīgās vēl, ja, un tā bija viena no ekspozīcijas daļām, bet gide teica, ka galvenokārt šeit ir, lai būtu gan smaržas, gan izjūtas, emocijas, gan stāsts zem visa katrā kontekstā. Ekspozīcija smaržas ir tikai viena daļa no, jo tur katrai daļai bija austiņas ekspozīcijā un varēja noklausīties stāstu, kā tika veidota pati ekspozīcija un kas ekspozīcijā notiek. Gan filmu var vairedzīgiem skatīties. Ir, tagad varbūt video nebūs, bet taktīlās šis te vadlīnijas uz grīdas, kas ved pie katra objekta. Lada, vari tagad pastāstīt tur Individuāli. video, kur tev muzeja darbiniece parāda to kastes ar dažādiem objektiem? Jā, tas bija ļoti labi. Visu, ko nevar pataustīt vitrīnās, viņi uztaisīja reprodukciju no dažādiem materiāliem, bet ar cimdiņiem varēja pataustīt, un viņi stāstīja. Un arī tur, ja nav gides gadījumā, par to varēja noklausīties austiņās. Tātad, un to kasti, iedot vai nu gids, vai nu recepcijā reprodukciju. Tas, protams, es saku, tas ir tāds kā, tāpēc, ka finansiāli viņi to var atļauties. Tieši viss, ko nevarēja saredzēt, pataustīt, tikai varēja redzēt, tad ir reprodukcijas tām lietām. Tak, nākošais bija zinātnes muzejs. Būs 3 bildes, tūlīt es ieslēgšu. Nicola Rondane has left the meeting. Maria Kosherina has started Jā. screen. Pirmā bilde tur, kur tu medicīnas instrumentus tausta. Viewing Maria. Aha, šeit es gribētu pievērst uzreiz tam uzmanību. Jā, tas par medicīnu tur ļoti daudz. Šis muzejs aicināja lielu pasaules mēroga ekspertu no Japānas, kas viņiem tur pielāgoja. Es neceros, kāds viņš bija. Viņiem bija britu brēls, bet viņi pārtaisīja, pēc tam gribēja pārtaisīt vai kā, jo es atceros, ka es jau lasīju tā parasti, klasisku. Un medicīnas, un tur bija tāda lieta, parāda lūdzu, kā viņi, welcome collection, tad viņi, ja darbiniekiem un tiem, kuri stāsta, viņiem tāda tradīcija apmaksāt katram, kas piedalās muzeja darbā, tad šeit viņi ļoti daudz piesaista brīvprātīgus, un viens no tiem, man palaimēja satikt vienu no tiem, tas ir cilvēks
ar ļoti lielu pieredzi, kas stāsta jau tāpēc, ka viņš jau pensijā, viņš mīl savu pilsētu, viņš grib pastāstīt gan skolēniem, gan cilvēkiem ar dažāda veida traucējumiem, ja, tīpaši ar redzes traucējumiem, par eksponātiem, tā skaitā par medicīnas eksponātiem, par to, ko viņš zina. Un tādi brīvprātīgie nāk no dažādām sfērām, jomām, kuras šis muzejs skar, un stāsta, un komunicē ar apmeklētājiem. Un es jautāju, vai kā jums liekas, jūs brīvprātīgi to darat, kāda motivācija? Brīvprātīgais, tas kungs atbildēja, ka viņam patīk, viņš jūtas, ka viņš apmainā pieredzes apmaiņa, ka viņš jūtas jaunāks, ka viņš var būt lietderīgs un tā tālāk. Tātad, principā, man ļoti patika šī prakse, jo es jūtu, cik motivēts ir brīvprātīgais, un viņi stāstīja, ka 2 reizes nedēļā dažādi brīvprātīgie nāk, un es tagad atcerējos, ka tas nav vienīgais muzejs Londonā, kas savus brīvprātīgos arī Viktorijā un Alberta muzejā, tā ir un citur. Tā kā šī prakse viņiem ir populāra, brīvprātīgais darbs viņiem skaitās tāda augsts sociālais tāds, nu, pēc ranga tāds status, ka esi brīvprātīgs, tad forši. Un tas tiešām ļoti iedvesmo arī apmeklētājus. Kas viņiem, jā, es neceru, jā. Šajā bildē jūs redzat tādu stendu, kur izvietot braille books. Tur informācija braille raksta, arī large print book un QR kods audio aprakstam. Tas uzreiz tā pie ieejas, cik es sapratu, šīs stends, un cilvēki uzreiz var saprast, ka aha, šeit ir informācija neredzīgiem cilvēkiem. Tātad, Vlada, gribu papildināt par šo muzeju, vai varam tālāk iet. Viņi teica, ka viņi attīstās katru gadu, un viņi vērsti ļoti uz sadarbību. Viņi aicina ekspertus, viņi testē ar neredzīgiem to, ko viņi dara. Man patika arī šis moments, un ja pat viņiem kaut kas nestrādā, jo bija tāds, jā, variants planšets, ko viņi uztaisīja, ka nestrādāja, bet tad viņi to nedod klientiem, apmeklētājiem, tad viņi pie tā piestrādā un tad tikai to gatavo produktu liek apmeklētājiem. Vēl viena bilde no tilta. Šī plāksne uztaisīta, es gribu parādīt tādu piemēru, it kā ļoti, ļoti skaists objekts. Es vairākas reizes to redzēju internetā, bet respektīvi neredzīgiem vispār tur nav iespējas saprast, kas tur attēlots, jo vizuāli izskatās ļoti skaisti, visa informācija taktīla, bet to informāciju saprast nav iespējams. Pa daudz informācijas, jo taktīlu informāciju obligāti jāpadod atvieglota formātā. Obligāti tur jāpartaisa, un ne katru reizi tā taktīla informācija izskatās skaisti priekš mums. Tātad tur jāizvēlas, vai tu gribi saprast, kas ir attēlots tajā, vai tu gribi vienkārši parādīt, ot, mēs skaisti uztaisījām, bet, nu, diemžēl, jūs tur varat izlasīt tikai brailu, visu pārējo, diemžēl, nē. Bet mūsu eksperti mēģināja saprast. Labi, tad braucam uz Spāniju. Arheoloģiskais muzejs. To es uzreiz varu pateikt, ka priekš manis tas bija kā pasakā, jo taktīla karte mans mīļākais objekts, taktīla karte. Tur katrā stāvā ir liela taktīla karte, ļoti kvalitatīva, ļoti viegli lasama. Un, jā, Vlada, ja tu atceries, tur bija tāda sistēma, ka tur ir pielāgota ekspozīcija neredzīgiem. Viņi par to raksta mājaslapā. Un, kad mēs atbraucam,
kaut kā neviens nevarēja mums palīdzēt. Viņi iedeva mums audio gidu specializētu. Viņi pateica, ka ir objekti, ir taktīlas stācijas tajā ekspozīcijā, un mēs meklējam. Ļoti interesantas, man liekas, ir bildes. Vot, tā. Var redzēt tagad, jā? Mhm. Tāda stācijas, tur taktīla informācija, arī braila raksts, un arī katrā stācija ir numurs ar to audio gidu, bet tie numuri nestrādāja. Es nezinu, kāpēc. Un mēs nevarējām nevienam, mēs meklējam speciālistu, kurš mums varētu palīdzēt, saprast, kāpēc tur nestrādā, ko mēs nevaram, ko mēs nesapratām, ko mēs nepareizi darām. Bet izrādījās vienkārši nestrādā un viss. Varbūt tur vajadzēja ieslēgt kaut kādu pogu papildus kaut kur, nezinu, mēs tā nesapratām. Bet stendi bija ļoti skaisti. Piemēram, stends tagad tur eiro, tie par naudu. Jā, stends bija, tēma bija par naudu. Lada, tu neatceries, Es mazliet atceros, ka tur ļoti daudz tiešām tās taktīlās stacijas, tas nozīmē, piemēram, parādīt procesu no A līdz Z, ja, vai no kādu fragmentu, kā to dara, vai kā Ot, tas. daži cilvēki projekta ietvaros man prasīja, kas tas ir taktīla stācija. Ot, jūs tagad varat redzēt to taktīlo stāciju. Tāds stends, ja tur ir pa vidu ir priekšmeti, un augšā jūs varat redzēt tādu aplīti, un tur uzzīmēt rociņa tāda, ka to objektu var taustīt. Un arī austiņas ar numuru, kurš nestrādāja. Labi, tālāk. Ot, vēl viena stācija, viņiem visur tādas ļoti, ļoti kvalitatīvas, ļoti skaisti izskatās, un arī redzīgiem interesanti, ka muzeja var kaut ko pataustīt. Jā, un tur bija arī bērniem tāda interesanta lieta, ka smiltis, varbūt bildē nav svarīgi, bet tajā smiltēs tev ir tāda lāpstiņa, tu roku, kamēr izroka kaut ko, tur tāda kā atmini mīklu. Un arī neredzīgiem, es teiktu, ļoti, ļoti svarīgi kaut ko konstruēt, kā bērniem, pieņemsim, ir fragmenti un tev jāsaliek kopā, lai veidotos kaut kā, lai saprastu, no kā tas veidojas, kā arheologi strādā. Parasti tas ļoti paliek atmiņā, un es jautāju saviem neredzīgiem kolēģiem, jā, tieši tā, mums paliek atmiņā viss, ko var konstruēt, sataisīt, kā meistarklases un tā tālāk. Nākošais dabas zinības muzejs. Pareizi es pateicu, dabas zinības, vai ne? Dabas. Jā, dabas zinības. Tur bija interesants stāsts. Kad mēs atnācām, es uzreiz pamanīju to taktīlu kartu. Man jau profesionāla deformācija. Es visur meklēju to taktīlu informāciju. Es pamanīju, pie ieejas, pie recepcijas stāv ļoti smuka taktīla karta. Ot, jūs varat tagad redzēt, gan brails ir, gan telpas plāns. Bet viņi redzēja, ka mēs kopā ar Vladu, viņi pat nepiedāvāja mums to karti. Viņa kaut kur maliņā bija. Es paprasīju pataustīt, nofotografēt, un tad viņi mums to iedeva. Bija dīvaini, ka cilvēki redz, ka mums kopā cilvēks ar redzes traucējumiem, un viņi nepiedāvāja to dīvaini kaut kā. Otrakārt, darbinieki nezināja, kur ir taktīlie objekti, jo muzeja ir, mēs jau iepriekš zinājām, ka tur ir taktīlie objekti, bet neviens tur nezināja. Viņi mums pateica, ejiet tur kaut kur ekspozīcija ir. Un mēs vienkārši meklējam, jautājam, un kāda sieviete mums pateica, man liekas, ka tur aiz stūra kaut kur stāv kaut kas. Ļoti interesanti bija, jā, bet objekti ļoti interesanti bija. Tādi atkal aizmirsu vārdu Vlada. Galvaskauli, jā. Ar ragiem tur, ka gan putni bija, gan
vēl kaut kādi dzīvnieki. Ļoti interesanti. Starp citu, tie galvas kauli visi, es paskatījos, tā ir 3D druka. Ļoti kvalitatīva, bet tā ir 3D druka. Jā. Bet arī tur nebija tā kā audio apraksti, kam tas pieder. Tur bija vienkārši uzrakstīts katram brailā, kas tas Mhm. ir, vai tas ir dzīvniekiem, cilvēkam vai kas. Nu, Spāņu tas, valodā, jā. jā, spāņu valodā, jā, Mhm. protams. Jā, Tur, starp citu, es tikko pamanīju, ka tur QR kodi bija. Es neatceros, man liekas, mēs neklausījām. neklausījāmies. Mhm, mhm. Bet arī tur pietrūkst šī darbinieka, kurš varētu mums parādīt. Jā. Kaut kā ne līdz galam uztaisīts. Ļoti laba ideja, ļoti laba kvalitāte, un it kā viss jau ir. Gan taktīla karte, gan taktīlie objekti. Viss ir, lūdzu, un rekur mērķa auditorija atnāca. Bet nebija tā, ka mūs sagaidīja. Nu, arī kaut kā dīvaini bija. Taisnība. Te atkal tā komunikācija un vispār, jā, apmācība. Bet to galvaskaulu ļoti daudz bija. Un, respektīvi, kad nav paskaidrojuma, nu nav nekādas jēgas to taustīt. Jā, piekrītu. Maria Katerina has stopped screen share. Viewing meeting. Tas runa Vladas dators, cik es sapratu, ja? Jā, Viņš jā. skaidro, ka es ieslēdzu kaut ko. Jā. Tad viss dzird, es sapratu, viss dzird. Tagad būs ļoti interesants stāsts par Deltrahe. Aha, skaidrs. Vari uzsākt. Aha, skaidrs, tu jau Jā. dalies. Tad, principā, šī man bija ļoti laba pieredze, jo es nekad mūžā neesmu taustījusi, piedodiet, to, piemēram, fraku, kā izskatās. Vai tur bija kāda moda 19. gada, ja? Gadsimta. Gadsimta, jā. Jā, šī moda, kostīmi un krēkli, svārki, man tas bija ļoti, ļoti kaut kas jauns. Un man ļoti patika šī pieredze, jo tur bija tie materiāli, no kā tas tiek šūts un veidots. Gan jau sataisīts tas kostīms, fraka un tā tālāk. Un daudzas lietas, pāris lietas, tas precīzi tā, ka es nebiju taustījusi nekad savā mūžā, un tas man bija pavisam kas jauns. Man ļoti patīk, kā viņi organizē to vidi tur. Kā jūs redzat, tur uz grīdas tāds paklājiņš garš, un tur tādas plāksnītes taktīlas. Tātad cilvēks var aiziet gar to, gan to paklāju un saprast, kurā vietā atrodas šīs objekts. Blakus katram objektam šie marķējumi bija. Un tur nebija tik daudz, jā, man liekas, kādus 20 varbūt kostīmi Jā, tur nebija bija. daudz. Bet Vienu- informācijas ļoti daudz. Viņi visi bija, gandrīz visi bija baltie, un visu varēja aptaustīt. Ekspozīcija speciāli bija rakstīts, man liekas, mājaslapa bija rakstīts, ka ekspozīcija pieejama neredzīgiem cilvēkiem, bet ja atnāks parastais klients, parastais apmeklētājs, viņš pat var nesaprast, ka tur speciāli kaut kas veidots neredzīgiem cilvēkiem, jo visiem interesanti būs. Bet mēs tā jau zinām, kā eksperti, mēs jau zinām, aha, šeit padomājuši par neredzīgiem cilvēkiem, mēs jau redzam. Jā, un tas bija uzrakstīts viens projekts, kura ietvaros uztaisīja šo ekspozīciju. Tātad, Viņiem arī bija Iedomā. šīs puzles, kur atceries, kur tu jā, salika to tas man ļoti kostīmu. patika. Svārki atsevišķi, piedurknes atsevišķi. Var domāts visdrīzāk bērniem, bet, kā mēs jau runājam, ja der Jā. bērniem, der arī neredzīgiem cilvēkiem. Ja pirmo Vlada reizi šeit- arī savā mūžā es to darīju, man tas ļoti deva tādu izpratni, kā tas darās. Kā Šeit Vlada mēģina konstruēt kostīmu. Šis stends bija ļoti interesants. Tur parādīts, tur dažādi audumi, un augšā tādas ailītes parādīts, kā iet. Man pietrūkst vārdu краю. Влада, palīdzi man. Там переплетение ниток показано. Jā. Как в каждой ткани нитки переплетают. Audumu tāds. Aha, arī nezinu. Jā, Šķiedra? tāpēc vienkārši, tāds viņi savijās kopā,
tās, Nu, kā veidots audums, jā, kā kā veidot. palielināta formātā. Arī Jā. bija Šķīduma ļoti šķīvi. interesanti. Mhm. Paldies. Pat redzīgiem arī bija interesanti, bet pats galvenais tur neredzīgiem cilvēkiem ļoti daudz informācijas ir. YTMR to everyone. Tā, braucam tālāk. Nākošais muzejs bija Jūras muzejs. Tur bija interesanti arī. Nu, man vispār visur bija interesanti. Pat tā. Es nevaru nošērot. Mirklīti. Jūras muzeja arī neviens nezināja par to. Tagad redzat to bildi? Jūlijā var redzēt? Aha. Jūras muzeja bija interesanti. Arī man liekas, mēs pat nelasījām par jūras muzeju, mēs nejauši aizgājām uz turieni. Mēs vienkārši gājām garām un Nu, nolēmām. nē, mēs lasījām, it kā tur kaut kas ir, bet Kaut paskatīt. kas ir, bet kas Jā. tur ir? Jā, mēs nolēmām aiziet paskatīties. Mēs aizgājām, neviens neko nezināja muzejā, neviens darbinieks. Mēs meklējām speciāli. Tā kā meklējām un atradām kuģi. Kuģis bija nu, tāda līmenī, ka var taustīt, un viņš bija diezgan izturīgs. Tā no malas izskatās tā ka viņš izturīgs. Nu, mēs nolēmām droši vien. Tur kāds bērns taustīja, man liekas. Kāds bērns stāvēja, taustīja to. Aha, pauza. Mirkli. Tagad redzat to bildi, ne? Jā? Man rāda pauzi. Un mēs domājam, pataustīsim. Ja bērns tausta, tad mēs arī pataustīsim. Un Vlada tad pataustīja to kuģi. Ļoti interesanti arī bija. Jā, tiešām. Šie nodalīši, tas ir kaut kas. Vēl arī, atceries, tur bija tie pisočnie časi. Smilšu pulksteni. Jā, tas arī, nu, visi šie priekšmeti, kas ir tādi retums šobrīd, visi ir ļoti interesanti neredzīgiem. Kā bērniem, kā visiem, bet tad, kad nevar redzēt, tad taktīlā pieredze ir vislabākā. Bet tas bija tā, ka priekš mums tas bija kā kvests, jūs ziniet, ka mēs staigājam pa muzeju un meklējam, varbūt mēs pamanīsim kaut kur braila rakstu vai kaut kādu zīmi ar to roku. Nu, tad nejauši, ir brails, urā, ir brails, ejam taustīt. Tātad, Jā, labi. neviens nezināja. Un Neviens. tur tajā muzejā, nu, respektīvi, pie kuģa nebija atzīmes. Es pieļauju, ka varbūt pat mēs nevarējām to taustīt, bet neviens nepamanīja. Un bija, man liekas, divi stendi bija tikai ar kaut kādu brailu, un viss. Tur nav jēgas apmeklēt šo muzeju neredzīgiem vispār. Ja viņi neizdomās kaut kādu stāstu par to, nav jēgas vispār tam visam. Speciāli braukt uz muzeju, lai pataustītu divus stendus. Un es atcerējos, ja, varbūt tu atceries, kad mēs pienācām pie recepcijas, viņa saka, mums nav nekas pieejams. Jā, Jā, mēs nolēmām vienkārši, nu, ja jau esam, tad jau paskatāmies, kas tur ir. jā. Ļoti interesanti bija Prāda. Tur vispirms, kad mēs gājām, man liekas, mēs pirmo reizi domājam, nestāvēsim to rindu nenormāli lielu. Milzīga rinda bija. Un izrādījās, ka mēs varam bez rindas ar Vladu. Un tas bija arī ļoti forši. Mēs aizgājām. Un arī mēs lasījām, ka tajā muzejā bija projekts, ka viņi speciāli izveidoja to albumu ar reprodukcijām, ar taktīliem reprodukcijām. Jā, mākslas darbu. Tātad. Un izrādījās, ka uz recepcijas mums iedeva to albumu. Lasiet. Jā, Un tas bija viss. un varēja nopirkt audio gidu. Visiem Jā, bet mums nebija laika to audio gidu, bet bija arī audio gids viņiem. Jā. 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 Bet albums bija foršais, ļoti skaisti, ļoti kvalitatīvi. Arī bija apraksts, arī bija braila. Jā, brails bija spāņu valodā. Spāņu valoda labi, ka Vlada mums multilanguage person.
Viņa pazīst, viņa zina to. Nu, ot, jūs varat tagad redzēt to vienu gleznu, kā viņi, respektīvi, tehnoloģija tāda paša, ko mēs izmantojam. Vot tā izskatās albums. Es neatceros, cik daudz, man liekas, kur kādas 10 gleznas tur bija. Man tā, es atceros, ka 24, bet iespējams, ka arī. Varbūt audio aprakstīti bija Jā, 24. iespējams tā, jā. Iespējams, tev taisnība. Man liekas, ka jā, vairāk bija tie Jā, apraksti. taktīlas bija mazāk. Jā, jā, pareizi. Cisena Barmisa. Mhm. Cena barmīsa es vienkārši parādīšu vienu bildi, jo tur nebija ko radīt, respektīvi, jo tur bija tikai gleznas un audio gidi, bet audio gids bija ar audio aprakstu. Tur taktīlas informācijas nebija vispār, tikai gleznas, superīgs, skaists muzejs, bet pie dažām gleznām bija tāda plāksnīte, ka jūs varat redzēt tagad uz bildes, kur atzīmēta rociņa tāda. Es nezinu, kas tāds ir, kāpēc rociņa. Jo rociņa, kur rociņa, tur ir taktīls Nozīmē objekts, bet taustīt. taktīla nebija. Pat mēs jautājam personālu, atceries, Vlada, mēs meklējam cilvēku, kurš varētu mums kaut ko iedot, bet neviens mums neko pateica, ka nē, mēs neko nezinām. Bet audiogids bija diezgan labs. Jā, Vlada, tev Jā, patīk. audiogids bija vislabākais, jo tas bija audio apraksts kopā ar audio gidu, veidots tā ar cieņu pret neredzīgo cilvēku, ka tad, kad tu klausies, tur ir māksla iekšā, kā apspēlē mākslinieks ēnu gaismu, kāpēc šai noteiktai mākslas darbam kāda tāds ir iekšējā jēga, kāds konteksts. Tad viņi apvienoja gan to audio aprakstu ar visām krāsām, kā viņš tur vai mirst. Nu, tas bija kaut kas tāds, kas man ļoti, ļoti patika. Kad viņi tiešām pašu audio aprakstu uztaisīja kā mākslas darbu, kad tu klausies un tu stādies sev priekšā, tu it kā sāc to redzēt. Tas ir tā kā augstākais audio apraksta līmenis, es uzskatu. Kad tev jau rodas šīs tēls, piemēram, es redzēju agrāk krāsas, man jau radās tas tēls un šī glezna, kā man varēja tas būt, ja, no manas pieredzes izējot. Tā arī veidojas šī glezna manā galvā. Man pat nevajadzēja to taktīlo reprodukciju. Nākošais Tehnoloģijas muzejs, tas ir taktīla paradīze bija vispār. Jā. Nezinu, jūs droši vien zinat par to muzeju, bet es dzirdēju pirmo reizi, nu tur, kā pasakā, godīgi sakot, tur tikai, tur visu var, absolūti visu taustīt, pat bez cimdiem. Un gids mums stāstīja par katru objektu, un tas bija tā kā redzīgiem arī ļoti, ļoti interesanti. Tur modeļi, bet viņiem tur sistēma tāda īpaša. Jā, Vlada, man var arī Jā, pastāstīt. pirmkārt es pateikšu, ja tu pateici par redzīgiem, tad viņam nāk daudz vairāk redzīgo nekā neredzīgo. Viņam, pirms viņa teica, mēneša laikā apmeklējums ir 2000 redzīgo un tikai 30 neredzīgie nāca, ja? Tāpēc, ka redzīgiem interesanti pataustīt un kā tas ir taktīlē 3D. Bet sistēma atkal veiksmes piemērs finansiālā, kā viņiem ļoti, ļoti milzīgs finansējums, jo Spāņu neredzīgo biedrība pelna, agrāk ļoti labi pelnīja, tagad viņi to dala ar valsti, jo viņi tagad akciju sabiedrība vai kā loterija biļetes kādreiz 100 gadus atpakaļ uztaisīja neredzīgo biedrību loterijas biļetes, lai pelnītu sev. Un tas bija tik populārs, tas kļuva tik populārs, jo Spānijā, Itālijā, tas vispār tie loterijas biļetes ir ļoti populāri. Šī tāda, nu viņam tas ir ļoti populārs, loto un tā. Un tad viņi uz to tik daudz pelnīja un arī tagad pelna, ka
viņi pat viss materiāli ir īsti, ja tur ir marmors kādam objektam, tad 3D taktīlajam modelim arī būs marmors un tā tālāk. Nu, Tur ļoti interesants modelis. Es parādīšu, piemēram, vot šeit liels objekts, ko tausta Vlada, un blakus tam ir mazs, redziet, tur stūrīte. Mazs objekts, lai saprastu to visu konstrukciju. Tā ka mums uzmest aci vienkārši uz lielu objektu, mēs varam saprast to konstrukciju, bet neredzīgi var gan detaļas saprast, gan visu kopumā. Jūs varat ar divām rokām tā hop visu aptaustīt. Ļoti interesants risinājums, ja blakus lielam, un šeit arī es parādīšu. Vot šeit arī Taj Mahal, liela ēka, un blakus šeit stāv mazs prototīps, ko var arī pataustīt, lai saprastu to kopumā, to konstrukciju. Arī interesants risinājums pie Kolizēja. Šeit fragmenti, no arhitektūras fragmenti, arī 3D druka var aptaustīt, un viņi par to stāsta. Ļoti interesanti. Šis muzejs vispār ideāls neredzīgiem cilvēkiem, vienkārši ideāls, bet tur finansējums, protams. jā, tieši tā. Es, protams, ka ieteiktu katram neredzīgam to apmeklēt pēc iespējas, jo tas ir vislabākais, ko var šobrīd. Braucam uz Itāliju. Jā. Barģelo. Kāda tur bilde? Tur, kur tu sēž pie, kad viņa tev iedeva to taktīlo karti un taktīlo. Jā, nu tātad Barģelo muzejs, kas tur ir gidi, tur ir apmācīti Itālijā. Ir liela tāda skola, kas ir 90. gados izveidota neredzīgajā vīrs un sieva izveidoja tādu apmācības skolu, un tagad tā ir izaugusi par municipālo un, man liekas, ka tur nacionālo iestādi Ankonā. Un tur apmāca muzeja speciālistus, apmēram kā mēs šeit, bet nu, tātad Ankonas pilsētā. 3 dienas viņam tur apmācības un tā. Šie gidi bija apmācīti, un tas uzreiz bija pavisam savādāk nekā, ja nav apmācīti gidi. Mums bija ekskursija speciālā neredzīgiem, tad nevis vienkārši atnākt un tev iedot kaut ko Nu, tā kā individuāla ekskursija individuāli bija. pēc Un interesanti pasūtījuma. bija, ka gidam bija asistente arī. Jā, tas bija interesanti, protams, tas bija ļoti labi, ka gidam bija asistente, bet viņi to var cilvēku resursu ziņā atļauties. Un ļoti profesionāli tika padota visa informācija. Pareizi ar roku parādīja, nu, tātad pēc instrukcijām. Un šeit bija tātad Barģelo, varbūt, jā, plāns tas ir viens, un tur bija varbūt... Būt jūs redzat, kā speciālists strādā ar neredzīgo cilvēku, ja? Jo viņa ar rokam parāda. Ne vienkārši viņa iedeva to plānu, pataustīja, ja? To ēkas fragmentu, ja? Bet viņa parāda ar rokam tā ļoti, ļoti uzmanīgi, akurāti. Viņa arī atļauja... Jā. Viņa arī atļauja dažus objektus, senus objektus taustīt ar cimdēm. Tātad, un viņa ļoti daudz stāstīja par to objektu. Tā burtiski katru elementu, jūs tagad redzat diezgan lielu objektu, un gide, viņa stāsta par katru, viņa rādīja Vladai katru elementu un par katru stāstīja. Jā. Un redzēt, arī ar rokam viņa palīdz. Jo nevar pateikt, šīs elements un tā tālāk. Nē, viņa rāda ar rokam vispirms un tad stāsta. Putnus, atceries tu putnus tur tā taustīja? Atceros. Jā, atceros. Tāda pati schēma, viņa stāstīja burti pa fragmentiem.
Un neredzīgs nevar aptvert visu uzreiz. Mēs varam taustīt pa fragmentiem un tad salikt kopā visus Jo fragmentus. interesanti, ka šī ekspozīcija bija tā kā ar nožogojumu. Tur parasti apmeklētāji nevar aiziet līdz šīm figūrām, līdz šīm Mhm. objektiem, tikai neredzīgiem. Kad mēs atnācam, viņi noņēma nost to nožogojumu, mums atļauja ienākt iekšā. Skulptūrus arī rādīja. Tā. Un tas bija cits ekskursijas formāts. Tas bija, kamēr tu, jā, parāda, ka tas ir tiflo ekskursija, tas ir, tā arī, nu, daudzos muzejos var pasūtīt ekskursiju pēc pasūtījuma, vai no grupai līdz 5 cilvēkiem, vai no individuāli, tad, kā katrs muzejs, lem, bet, tas bija pēc pasūtījuma. Parasti šīs ekskursijas atšķirās no tā, ka vienkārši tu, piemēram, pērc gida pakalpojumus vai tu vai patstāvīgi kaut ko apmeklē, jā. Tas atšķirās. Kapitaliņa. Kapitalīni. Kapitalīni bija arī interesanti. Tur viņi mums iedeva pie recepcijas, iedeva mums divas grāmatas, tur divas ēkas, un divas grāmatas bija tā, ka bukleti tādi, kur bija telpas plāns taktīlais, arī daži objekti taktīla formāta un arī apraksts. Bet, kad mēs sākam staigāt pa muzeju, mēs sapratām, ka plāns pilnīgi nesakrīt. Tātad, ja plāns bišķiņ sakrīt, bet objekti stāv citās vietās, varbūt tur kaut kāda renovācija bija, vai kaut kas bija tur, kaut kas tur bija, jo mēs nevaram atrast nevienu objektu. Labi, ka mēs varam saprast, kā izskatās objekts, tad mēs vizuāli varam to atrast un sapratam, ka viņš pavisam citā vietā stāv. Un izrādījās, ka jā, tiešām viņi mainīja to ekspozīciju, bet nezinu, kāpēc, iedeva to grāmatiņu mums. Bet grāmatiņa bija forša. Mēs varējām atnākt pie objekta, arī bija cimdi. Mēs varējām aptaustīt to objektu un aptaustīt arī 2D formātā un izlasīt informāciju par to. Es atceros, kāpēc viņi mums iedeva, un tā ir viena no tām situācijām, ko es jau minēju. Viņi teica, mums 20 gadus atpakaļ tas plāns bija veidots 4. gadā, un jauns vēl netapa, neradās. Un kamēr mums nekā nav, mēs jums dosim šo. Tad jau labāk neko nedot nekā šādu te, jo tad cilvēki apmūst. Tā tad es atcerējos, kāpēc viņi tā. Viņiem vēl top šis projekts, jaunais plāns, viņi to zina, bet viņi vienalga to iedeva. Tagad es radu bildi, kur, atceries, daudz galvu bija, un tur NFC sensori bija. Redziet, pie katra objekta ir tādi sensori, kur palielināju tagad. 2 sensori, un mēs varam ieskanēt, un tur bija audio gids. Vai no telefona vai audio gids, to es neatceros. Nē, no telefona. No telefona, jā. Jā. Tieši tā. No Un tur telefona. divās valodās. Viens, man liekas, ka bija angļu un itāļu katrs sensors. Jā, redziet, tur 2 sensori pie katram un 2 valodas. Tas ir ļoti svarīgi, ja padomāt, piemēram, tagad mums ir tāda situācija, ka mums ir ārzemju partneri, kuri grib apmeklēt Latvijas muzejus. Viņi teica, jūs pielāgojat muzejus, mēs gribam apmeklēt. Un mēs domājam, mums visur tagad tikai latviski, tikai brails latviešu valoda, tikai audio apraksts muzejos latviešu valoda. Tātad jāpadomā par to, kā projektos iekļaut arī angļu valodu. Mhm. Julija, var redzēt video? Šeit es rādu video un skaidroju, ka tur ir plāns ar kļūdām. Kur šeit es rādu, ka sienas apzīmētas ar 2 līnijām, šajā otrajā lapas pusē ar 1 līniju. Tātad neredzīgiem ļoti svarīgi vienādus apzīmējumus likt. Kā arī es rādu, ka taktīla līnija, kā vadlīnija pa ekspozīciju, mēs varam aiziet no ieejas līdz objektam.
parādītas vietas, kur ir objekti. To es radu, man liekas, to es radu pirms mēs aizgājām un Jā, sākām. man arī tā liekas. Kad es tikai ieraudzīju šo grāmatu, domāju, cik forši mēs varam tādus grāmatas piedāvāt mūzējam, jo mēs to varam izveidot, tehnoloģiski mēs to varam. Un pēc tam es sapratu, ka ne īpaši labi viņi to uztaisīja, jo tagad nav aktuāla informācija. Tāks, braucam tālāk. Viewing meeting. Miera altārs. Tur arī bija ekskursija pēc pasūtījuma, arī gidi, kas apmācīti tajā Ankona skolā. Un tas arī uzreiz deva citu kvalitāti un pienesumu manai pieredzei. Arī tas pats, tā pati pieredze, kad gide burtiski parādīja ar rokām tas visas formas un Tur bija akustiku. interesanti, piedod, ka es tevi pārtraucu. Tur bija šīs altārs stāv pa vidu, bet tuvāk ieejai stāv tāds pats altārs, tikai samazināta formātā. Un viņš tik un tā viņš diezgan liels, bet visu to var aptaustīt. Un pilnīgi visu Vlada varēja aptaustīt, katru elementu. Un gide parādīja katru elementu uz maketa, un pēc tam mēs aizgājām pie liela objekta un pataustījām lielus īstus elementus. Nu, tur, kur mēs varējām aiztikt ar rokam, tad tur mēs pataustījām. Jā, taisnība. Un tas deva priekšstatu par to mērogu un tā. Vot atkal kā strādā gids. Redziet, kā roka. Viņa paņēma roku un ar roku parāda. Nebija tā, ka šeit ir, tur ir, šeit. Viņa parādīja ar roku. Arī tur bija, man liekas, skulptūras kaut kādas. Un gide ļoti, ļoti labi sagatavota bija. Viņam mums izstāstīja to visu. Bija forši. Jā, viņa prata tās audio apraksta principus, un ja pat viņa pati to stāstīja, viņa pilnīgi iekļāva visu to informāciju, kas tieši svarīga neredzīgiem, un arī nebija ilgi. Tas bija ļoti kodolīgi, bet svarīgi. Man liekas, kādu stundu mēs tur bijām. Jā, jā. Ufice. Galerija. Maria Costa. Ufice, kur mums iedeva vienu cimdu. Viewing from Nezinu, kāpēc vienu. Nu, tiešām tas bija ļoti interesanti. Nezinu, kāpēc ar vienu cimdu. Nu, labi. Mēs taustījām visu ar vienu cimdi, bet, kā Vlada atceries, tur bija galvas. Jā. Visu var taustīt, pilnīgi lūdzu, taustiet kaut visu. Bet, nu, kāda jēga taustīt galvas? Nu, ja tu nezini, kas tas ir vispār. Kaut kur bija braila raksts, kaut kur bija rēti, bet bija Neliela informācija pirms un kas tas itāļu ir. valoda, jā. Jā, itāļu valodā, jā. Bet, nu, mēs tur tā pastaigājam, pataustījām galvas, aizgājam un aizmirsam. Jā, taisnība. Es pat neatceros, kas tur bija tagad. Maria Costa. Tā, kas mums palika? Vatikāna. Vatikāna, tātad tas bija ļoti veiksmīga tāda pieredze. Atkal ekskursija pēc pasūtījuma, atkal gide sagatavota. Mums klāt bija vēl viena neredzīga sieviete no Kanādas ar pavadoni, kāpēc to minu, tāpēc, ka tas arī paildzināja to ekskursiju, un mēs sapratām, ka katrs neredzīgs cilvēks, tas nozīmē papildus laiks. Bet tur bija ļoti daudz tāda pieredze, ko nebija iepriekš pieredzējusi. Kāda tev tagad bilde stāv? Tu tur tausti skulptūras, bet interesanti arī es palielināju tā, ka rokas strādā, jā, pareizi kā strādāt ar rokam.
un bez cimdam, bez cimdes, Bez simtiem, jā. bez Mhm. cimdiem. Jā, skulptūras, nu tad atkal viņa skaidroja, gidei bija praktiskās, laikam, daudz nodarbības, un tāpēc bija redzams, neskatoties uz to, ka viņas angļu valoda nebija tur izcila, bet to kodolīgumu viņam varēja sniegt mums. Atceries, viņai vēl bija soma tāda ar Jā. taktīliem kaut kādiem elementiem, un viņa ar to somu staigāja, tā kā ar kaut kādu koferu. Jā, un tur viņai bija visas lietas, katrai vietai, ko mēs gājām garām, katrai lokācijai, viņiem bija atbilstoši arī no somas kaut ko izvilka, pirms mūzikas instrumentu, ko viņi parādīja senatnīgu, un vēl uzspēlēja melodiju, kā tas bija, kā spēlēja tur pastrāli vai kas. Pēc tam kopā taustīt bija reprodukcijas. Un nu, viņi praktiski apvienoja ar lokācijām īstām, plus vēl tas koferis, jo ne visu var taustīt. Un tad mēs gan atmosfēru to sajūtām, gan Par fresku pastāsti. par fresku. Un šī bija jauna forša pieredze, ka es sapratu, kā tas veidojas šīs freskas daudzslaiņainās, un es nebiju iedomājusies, nu, kā tas izskatās. It kā viss saprotami, bet tad, kad tu tausti, rodas šis te priekšstats. Un es muzejos citos neesmu to taustījis, tādu taktilo pieredzi neesmu guvusi iepriekš. Tā kā šī man bija ļoti, ļoti tā vērtīgi, tiešām ļoti vērtīgi saprast, un es domāju, ka mm, Gide ļoti labi par to pastāstīja, kā tas veidojās. Viņai bija stāsts zem tā, vēl klāt savi stāsti katrai freskai. Un, Mhm. nu, Jā, tas, bija ļoti, ļoti forši, ka viņi izdomāja tādu variantu vispār. Ot, šīs objekts arī bija interesants. Tā bija glezna ar eņģeli, un te blakus bija arī eņģelis. Tā bija 3D druka arī. Es tā kā bišķiņ tehnoloģiskus momentus jums stāstu arī, jo viņi izmantoja dažādas tehnoloģijas vienā ekspozīcijā. Tas arī man, nu tā bišķiņ. Šajā vietā bija 3D druka, citā vietā viņiem pavisam cita tehnoloģija bija, un šeit arī braila raksts blakus. Un šīs stends stāv blakus gleznai arī. jā, tas 3D, jā, Un ļoti forša pieredze. šīs 3D variants, nu tur Jā, pavisam. tas ir vienkārši fantastiski. Tas ir fantastiski, jo tas nav tā kā plaknē 2D, ja, bet tad tu vari pataustīt tieši to plānu perspektīvu, kā tas izvietots, kā tas ir, un nav aprakstām tā pieredze. Jā, bet no citas puses, bez audio apraksta šo gleznu saprast, nu, Piekrītu. ļoti grūti. Nu, gandrīz nav iespējami. Tā, šeit rādu video, kā tu tausti to um, skulptūru, Mhm. un kā gids palīdz ar roku, palīdz tev saprast, par ko viņa stāsta. Jā, galvenais, ka tiešām, kad detalizēti ved, it kā katru detaļu paskaidro, un viņai audio apraksts plus stāsts. Man patīk, ka uzreiz mēs varam redzēt to sagatavotu gidu. Vot, Itālija tas bija, pārsvarā tas bija Itālija, man liekas, tie sagatavotie gidi, Jā. kuri ļoti, ļoti kodolīgi, ļoti pareizi aprakstīja detaļas visas un visu. Nu, vispār es Share. izstāstīju visu, ko es Jā. gribēju šodien. Jā. Esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Kolēģi mani ceru, ka arī gatavi. Ja ir jautājumi, jūs varat droši uzdot. Varbūt ir jautājumi par projektu. Es vēl aizmirsu pateikt, ka cilvēki, kuri
izpildīja 4 uzdevumus, viņiem būs atzinums, kā bija vārds, aizmirsu. Tad, tā kā diploms, tu domā, Apliecība, ne? Apliecība par to, par kursu apliecinošs pabeigšanu. dokuments. Jā, bet mēs šobrīd strādājam ar to, lai licencētu šo programmu, un mēs gribam iedot uzreiz licencētu to variantu. Tas būs janvārī droši vien. Tātad mēs varam. Nu, vispār droši vien es visu izstāstīju jums. Ļoti, ļoti gaidu. Varbūt kaut kāda atgriezeniska saite par projektu, varbūt ir kaut kādi jautājumi, varbūt par nākotni jūs gribat kaut ko pajautāt, jo mēs tagad gatavojam to piedāvājumu muzejam. Es izsūtīšu droši vien caur e-pastu to piedāvājumu tuvākajā laikā. Es varētu droši vien no Bauskas muzeja teikt milzīgu paldies, jo šis mums bija tiešām, man bija ļoti noderīgi. Un tas ir rezultējies arī ar to, ka piektdien jūs brauksiet pie mums uz muzeju, un mēs jau varēsim tad pirmā aprobācija mūsu programmā. Būsiet jūs, es esmu arī no Bauskas uzrunājis no Bauskas neredzīgo kopienas, būs Armands Skudra, kas būs vietējais, kas mums arī viedoklis ļoti svarīgs, un es ceru, ka arī būs laba sadarbība un tālāk, viņš būs mums liels palīgs. Un jāsaka tā, ka rītā tad mēs arī izsūtījām šo ziņu, ka Bauskas muzejs tik tālu ir ticis, tātad rītā būs arī no Latvijas radio, būs pie mums muzejā. Droši vien piektdien, tad jau arī jums, būs arī būs Sandra Leitāna no RTV. Tā kā, bet tas tiešām bez jūsu palīdzības un droši vien, ka bez tās, jāsaka tā, arī tie semināri, kas varbūt ir tādi, kultūras vai kādas ministrijas vai muzeja biedrības rīkoties semināri, kuriem varbūt tieši pašam tam tiešsaistes semināram nesako naudu, mums jau muzejiem pašam ir jāsaprot, kā mēs to varam izdarīt. Tad tas, ko jūs darat, un tie jūsu stāsti, un tā iedvesma, cik tas ir svarīgi mums to darīt, tad tiešām paldies par to. Paldies, Ieva, mīļš, paldies jums. No savas puses varu pateikt, ka man vienmēr iedvesmo tie muzeja darbinieki, kuri grib kaut ko izmainīt, kaut kādu veidu papildināt savu ekspozīciju. Man uzreiz, es lidoju pilnīgi, esmu gatava palīdzēt, un ja kādi jautājumi, jūs jebkurā laikā varat man zvanīt un piedāvāt, varbūt mēs varam kopēju projektu rakstīt, mēs arī rakstam projektus, mēs varam arī jums palīdzēt, varbūt dabūt to finansējumu kādreiz. Jā, jo tas mūsu tālākais, tas mans sapnis, vai tas mans mērķis ir arī tiešām šīs te jau taktilās stacijas un iespējams arī šie te audio gidi, lai cilvēki, lai nav atkarīgi tikai, piemēram, no gidiem, bet arī varbūt cilvēki, kur negrib, ka viņam ir gids blakus, ka viņi jau paši var justies patstāvīgi tajā ekspozīcijā. Bet, es saprotu, mums vēl ir daudz, kas darāms. Jā, un arī tādas praktiskas, es skatos, kā šeit jūs rādījāt itāļu gidi, kā vada cilvēkus, un tiešām arī mums vēl ir jāmācās, un arī ar to mūsu kautrīgumu jātiek galā, kā uzrunāt, kā pieskarties, kā pareizāk. Tieši sadarboties ar to mērķu auditoriju, lai drošāk justies pašiem. Galvenais pārliecinoši un droši. Ar jūsu zināšanām jums tagad ir informācija, kā to pareizi darīt. Galvenais darīt un viss. Paldies. Jolanta, lūdzu. Paldies, Marija, man bija iespēja tikai šodien pieslēgties un dzirdēt, bet mums ir bijušas jau kaut kādas tādas iepriekšējās satikšanās, gan Liepājā konferencē, gan arī izstrādājot Ceflus pieteikumu, un es ļoti ceru, ka mēs nākamajā gadā ar Turēdas muzeja rezervātu nonāksim līdz mācību procesam un varēsim ielikt, un tas, ka mums jau 2 radošajos iepirkumos ekspozīcijā mums ir bijusi iespēja arī pateicoties tādam jūsu impulsiem ielikt jau prasības, kā domāt par jaunu piedāvājumu. Tā kā paldies par šodienu un iedvesmu un uz sadarbību nākamajā gadā jau reāli mācoties. Paldies jums, paldies.
Ja jums vajag iedvesmu, tad pie mums. Ja jums nebija iespējas pabeigt visus uzdevumus vai apmeklēt visus, izlasīt visu informāciju, ko mēs piedāvājam un izpildīt uzdevumus, tad pēc tam būs pieejama šī programma par maksu, bet to var iekļaut arī kaut kāda projekta, un mēs varam atkārtoti to visu organizēt. Tātad jūs neko nepazaudēsiet. Paldies! Lūdzu. Nu, kolēģi, ir vēl ko pateikt? Nav, neredzu. Tad droši vien viss. Es nevaru pateikt, ka visu uz redzēšanos, bet uz tikšanos. Es ceru, ka uz tikšanos vēl strādāsim tālāk, vēl turpināsim attīstīt savus projektus. Man bija prieks lasīt jūsu mājas darbus, jūsu uzdevumus. Pilnīgi bija sajūta, ka jau tas ir viss izdarīts. Ziniet, bija tādi daži cilvēki rakstīja, ka mūsu muzeja ir, tā uzdevumā. Ir tas un tas, vadlīnijas un tas, un es domāju, oho, tāds muzejs jau visu izdarīja. Izrādījās, ka viņi vienkārši sapņo par to. Bet tas bija, ziniet, tas bija tāds arī impulss. Domāju, oho, cilvēks, kādi plāni superīgi. Tā ka es ceru, ka jums, katram no jums ir kaut kādi plāni. Un es domāju, ka mēs varam jums palīdzēt izpildīt šos plānus, jo visi resursi mums ir. Mīļš, paldies jums par dalību un visu labu uzredzēšanos! Paldies arī no manis. Liels prieks, ka cik daudz muzeji būs un jau ir piekļūstami neredzīgiem. Tā ir fantastika. Es jau teicu, ka mēs pietuvojam nākotni, un tas arī tā ir. Paldies! Jā, Paldies. arī paldies, liels paldies par sadarbību un jūsu fanatismu. Jā, paldies! Paldies, visu labu! Paldies, vislabāk!